Darbs izdarīts, bet samaksāts par to nav. Tādā situācijā nokļuvuši pasažieru pārvadātāji, kur no valsts nav saņēmuši samaksu par pagājušo gadu. 19. martā piketā Rīgā jau pārvadātāji pauda savu satraukumu par to, ka nesaņemot šo samaksu, apdraudēta ir uzņēmuma turpmākā darbība. Situācija par šogad ir tik kritiska, kā pirmo reizi vispār pasažieru pārvadājumu vēsturē. Vidzemē, kā minēju, mums strādā 6 pārvadātāji reģionālos vietējos maršrutos, un 3 ir diezgan nopietnas finanšu grūtības. Tas nozīmē konkrētā uzņēmuma iespējamo maksāt nespēju ar sekojošu iespējams bankrotu. Madonas pasažieru pārvadātāji strādā ar vienu no zemākajām pašizmaksām, tā ka viņiem nevar pārmest nedomāšanu par taupību, un arī samazināt maršrutu skaitu vairs nav iespējams. Optimizēšana vairs nepastāv. Ir pagājušā gada 25. ja nemaldos, septembra pašvaldību savienības un ministra prezidenta Dombrovska vienošanās parakstīts memorands, ka laukos vietēji reģionālie pārvadājumi vairs netiks samazināti. Un līdz ar to, ja netiek samazināti pārvadājumi, tad arī finansējumam vajadzēja palikt esošā 2012. gada līmenī. Bet mums iznāk gluži otrādi. Tomēr no autotransporta direkcijas puses izskan viedoklis, ka ir jāmeklē iespējas vēl ekonomēt un samazināt izdevumus. Bet izskatās, ka valsts ar parādu atmaksu pat negrasās steigties. Viens ir izmaiņas likumdošanā, tātad tā ir Saeima, kura šobrīd arī tieši skata grozījumus sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Nu, un vēl viens variants ir, ministrs kabinets var pieņemt lēmumu par neparedzēto līdzekļu piešķiršanu šo zaudējumu sekšanai, bet premjeras pietiekami skaidri pagājušajā gadā pateica, ka viņš grib garantijas, lai tāda situācija neatkārtojas gadu no gada. Tātad vienu gadu iedeva, 12. gadā par 11. gadu jau piešķīra šos zaudējumus. Pagājušajā gadā nepiešķīra, tāpēc, ka premjeras grib, lai kaut kādā veidā tiktu mainīta šī sistēma. Un šīs sistēmas maiņa sevī ietver diskusijas par to, kas tad turpmāk dalīt dotāciju naudu. Šobrīd to dara Vidzemes plānošanas reģions. Sistēma visā valstī ir diezgan samužināta, ja tā var teikt. Šobrīd ir 15 dažādi pasūtītāji, tās ir 9 lielās pilsētas, tie ir 5 plānošanas reģioni un autotransporta direkcija, kur es pārstāvu, mēs atbildam par starppilsētas satiksmi. Ja? Un šī gadījumā ir tā, ka pat šie pasūtītāji atrodas zem 2 ministrijām, zem satiksmes ministrijas un plānošanas reģiona, zem vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Un tāpēc tiklīdz rodas problēmas, tad īsti ir tā, nevienmēr ir precīzi atrodams vainīgais, vai ja neteikt vainīgais, tad tas, kurš var atrisināt un glābt šo situāciju. Taču kā vērtē pašreizējie naudas dalītāji, Vidzemes plānošanas reģions, vai sistēmas maiņa atrisinās arī finansu problēmas? Ja godīgi, es tiešām nezinu, uz ko mēs tagad ejam, jo neviens nav pateicis, kas ir slikti, neviens nav izanalizējis pašreizējo situāciju. Ir parādi, ir kaut kāds mistisks uzstādījums, ka, ja mēs tagad izmainīsim plānošanas modeli, tad atradīsies nauda parādu sekšanai. Es nezinu, vai izmainot plānošanas modeli, pēkšņi sāks naudas koki augt. Es nezinu. Kamēr politiķi un ministrijas spriež, ko un kā darīt, pārvadātājiem jau problēmas mazāk nepaliek. Gluži otrādi izskan viedoklis, ka aprīlī vairs nebūs par ko iegādāties degvielu un izmaksāt algas. Cieši pārvadātājs. Visi rīko darba grupas, komisijas sēdes tādas un šitādas. Cieši pārvadātājs, kurš brauc, kuram nav samaksāts par to, ko viņš ir izdarījis jau 12. gada 1. janvārī. Ja parāds tā arī netiks atmaksāts, pārvadātāji ir gatavi atkal jaunām protesta akcijām. Tas ir noteikti mūsu streiks, jo tālāk vairs nevar. Ja mums nav par ko, ja mēs esam parādā piegādātājiem vairāk kā 100 000 latu, cauri mums stājamies nost. Līdz ar to sākas algu nemaksāšana, nodokļu nemaksāšana, laimes stāsts pasažieru pārvadājumos vietējos reģionālos nav pienācis. Par konkrētu protesta akciju norisi pārvadātājs spriedīs Latvijas autoostu un reģionālo pārvadātāju asociācijas ārkārtas sanāksmē 24. aprīlī.